Bijām jau šeit kādu laiciņu atpakaļ. Kas pa šo laiku ir mainījies? Gandrīz pabeidzām fasādi. Ejam, skatāmies, kas ir pabeigts. Jā, nu šeit ir ļoti interesants fasādes risinājums, manuprāt. Šeit ir gan cedrali, gan arī dekoratīvais ķieģelis. Jā. Kāpēc tu izvēlējies tieši šādu to visu veidot? Un tas īstenībā ir īstais ķieģelis. Viņš ir tikai pārgriezts uz pusēm, tā kā samazināts viņa svars. Un izvēlējāmies tādu risinājumu, jo ķieģelim ir melnie, tādi tumši pelēkie pleķi, kas sakrīt attiecīgi ar augšējo daļu ēkai. Un apakšā likām Kingspanu. Jā. Tas bija tas risinājums, lai viņš noturētu to ķieģeli, jo tomēr diezgan liels svars ir. Jā, precīzi nepateikšu, jā, bet toreiz, kad rēķināja, tad teica, ka cits variants nav. Cedrali ņēmu, jo negribēju krāsot katru gadu. Nu labi, varbūt tur katru 3 gadu, bet vienkārši negribēju krāsot. Kas saimnieks pats konkrēti arī pasaka, tāpēc, ka man negribās to visu čakaru, negribās to krāsot. Pie tam arī krāsa diezgan, ja pieņemsim ņem parastu krāsu, nu nezinu, spaiņas 50 eiro maksā, tad tonēšana vēl 50 klāt. Nu. Un ja parēķini, jā, plus mīnus, tad tur īsti atšķirības nav. Pašlaik rezultāts izskatās ļoti skaisti. Bet kā ar to montāžu ir? Šī tā kā ir klika sistēma, tad montāža ir ļoti vienkārša. Nu, mēs uzliekam apakšā startu profilu, tad mums ir šādi te āķīši. Uz šiem āķīšiem mēs arī stiprinām tālāk dēļus un viss, tāpēc arī klika, jo ātri. Bet par tām krāsām. Cik krāsas vispār tev ir jau pašlaik pieejams? Kopā mums ir 32 krāsas. Cena no krāsas nemainās, tā kā var brīvi izvēlēties, ko mēs vēlamies tieši savai fasādē. Nav jāpiemaksā, piemēram. Nav jāpiemaksā, ja jūs gribat, nezinu, košu zaļu. Vai Elva nav tā, ka šo materiālu tautā sāk saukt par falšo dēli? Nu, pa falšo īsti laikam nesauc. Vispār tas ir šķiedrcements. Tas sastāvs ir cements, smilts, ūdens, celulozes šķiedra. Vizuāli viņš atgādina dēli. Tāds ir arī tas mērķis. Jā, ļoti. Un no gabala pat vispār neatšķirs. Bet tās priekšrocības salīdzinoši ar koku ir tas, ka šis materiāls nebūs jāpārkrāso ļoti ilgi. Mums Latvijā objekti, kas jau ir 15, 17 gadi veci, un viņiem nekas nav darīts. Tātad milzīgs ietaupījums. Jā, kokus būs katrs 5 gadus, visticamāk būs jāpārkrāso sevi šādā te tumšā krāsā. Jā, tas ir viens. Tātad, kas mums vēl ir par priekšrocībām? Tas, kad viņš, protams, nevērpsies, neplaisās, principā galvenais ir ilgmūžība. Šādu materiālu uzliekot, viņam kalpošanas laiks ir 50 gadi, un ļoti ilgā periodā arī nekas nav jādara viņam. Es skatos, te rokās ir tā kā grāmatiņa. Jā, mēs piedāvājam ieiet mūsu mājaslapā, jo izvēlēties krāsu tas ir grūti. Un gribās redzēt mājās, pielikt pie loga, kaut kur pastīties, kā tas izstāsta. Vismaz 5 minūšu ģimenes strīds, tas ir kā minimums, jā. Gan arī kā līmēt tāpēc. Tieši tā. Un tāpēc ir tāda iespēja, ka ieiet mūsu mājaslapā bez maksas pasūtīt šādus te paraudzīņus. Viņi atvedīs jums kurjers, apskatīsies, pieliks tur pie mājas, padomāt, ko labāk krāsu, tad, lai tā izvēle būtu vieglāk, lai būtu mazāks strīds. Kurjers atved pat? Kurjers atved, jā. Es vienkārši ieeju mājaslapā, saku man. Jā, ieeju Cedrali LV, izvēlēs paraudzīņus un viņi būs tev.